Paldies, paldies. Tā, šitā labāk. Jā. Man bija jāsludina pagājušā nedēļa. Es samainījos. Apzināti jau tas nebija, ka es aizbēgu, bet vārds bija sagatavots, prediķis bija sagatavots. Es domāju, ka sludināšu šodien to pašu, bet īstenībā nē. Atkal Dievs kaut ko nomaina, samaina, un vārds bija par tiesāšanu. Spriest tiesu, tiesāt. Bija Bībeles notikumi, kur notiek, un to labu gribēdams cita vietā tiesā citu. Bet visa tiesa piedar Dievam. Viss, kas tev jādara, jāpaceļ gaismā. Un šodien Jānis jau minēja Eliju. Tas ar man ir jaunas lietas, un Dāvids ir, jā. Dāvids vīrs pēc Dieva sirds. Bet sprediķa nosaukums ir Mateja evaņģēlijas 25:40. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un tāds liekas īsts teikums, bet tik pilns. Tas ir, tu varbūt kādam kaut ko esi darījis labu sliktu. Varbūt tev kaut ko darījuši labu sliktu. Daudz pārdomas nāca, un es sapratu, kāpēc es nesludināju pagājušajā nedēļā. Jo man šis viss bija jāizdzīvo, to, ko es jums šodien sludināšu. Tas viss bija jāizdzīvo savā dzīvē, jāierauga, ko Dievs ir darījis. Kādu laiku apakaļ Dievs teica man tā sirdī, caur vienu mācītāju, tev būs jāsludina. Un es tāds, es to Bībeli no galvas nezinu. Un es esmu izlasījis, vienreiz lasu, otrais, bet vai es tik precīzi to teoloģiju zinu. Un tad bija pravietojums Rīgā, ka mana sludināšana būs liecināšana. Kad es varēšu liecināt, ka Dieva vārds ir dzīvs šodien, un ka viņš darbojas caur tiem visiem pārdzīvojumiem, kas man ir bijuši, ka man vienkārši jāliecina. Un nav nekā vienkāršāk, ko sludināt, ka tā ir patiesība. Kad tu vari pateikt patiesību, tev nav jādomā gudra teoloģija, sava teoloģija un izdomāti notikumi. Un tāpēc arī šodien es gribēju lasīt Bībeli, bet es sapratu, ka man jāizstāsta. Stāsts ir par Dāvida dēlu, Absalomu, kur Dāvids tika atkal aizbēdzis tuksnesī, slēpjās no sava dēla, jo šodien tēva diena. Kurš tēvs var pacelt roku pēc savu dēlu? Jā, ir kādi, jā. Bet arī šis tēvs ir tēvs, bet dēls varas kārs. Dēls varas kārs, visu, ko domā pret savu mīļo tēti. Un šeit iestājas tas Mateja evaņģēlijas 25:40. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Un tad Absaloms īsti pats nezin, ko darīt ar to visu. Viņš izsauc vienu padomnieku, Ahitofels, tie vārdi sarežģīti, un prasa, ko man darīt? Un tad nāk gudrs vīrs, saka, nolasīsim 12 000 kārtīgus karavīrus, iesim, atradīsim viņu tuksnesī. Un nokausim tikai to Dāvidu, jo tauta jau nav vainīga. Visi padomnieki, visi priecājas par šādu gudru padomu. Un tiešām, ja ņem kara situāciju un tādu valstī, kas par labu padoms ir labs, un vīrs pēc Dieva sirds, kurš ir Dieva vīrs, kurš ir manējais, kā Dievs saka, viņš ir manējais, viens no maniem. Dievs pamaina to situāciju viņa dēla sirdī, ka viņš neusticās šim padomam uzreiz. Viņš liek piesaukt vēl vienu gudro. Bet Dievs šo liedo gudrāk. Atnāk tas gudrais, viņam izstāsta šo īsti interesanto padomu. Viņš saka, īsti derīgs tas padoms nebūs.
jo Dāvids ir Dieva vīrs un viņam apkārt ir spēcīgi vīri. Un jūs iesat, un tie vīri nepadosies. Viņi kaus līdz galam, viņi ir kā lāču mātes, kas par saviem bērniem cīnās. Un tik līdz pirmo nokaustā jūs visi nobīsieties un jūs visi aizbēgsiet, tie 12,000. Viņš dod citu padomu, viņš saka, ej un salasi visu tautu par to Dāvidu. Bet viņš to dara apzināti. Viņš to dara tādu mērķi, ka tas ir ilgi, iegūts ir laiks, jo viņš paliek uzticīgs savam kungam, ķēniņam. Un viņš iedod šādu padomu, un tas kaut kā tam dēlam patīk labāk. Bet to tas Ahitofels līdz galam nesaprot. Viņš domā, ka tas viņa padoms ir labs, un viņš būs gana derīgs. Un tad tas otrs, Hušaja, sūta ziņu caur citiem Dāvidam, lai Dāvids bēg pār Jordānu, pār upi prom, jo tāds tas plāns ir. Un Dievs tur vada, protams, arī ziņneši ierauga to visu notikumu, un tur tiek tie Jonatāns slēpts akā, un visādi brīnumi notiek. Bet galā Dāvids ar visu savu tautu izglābjās. Neviens necieš. Bet šis stāsts beidzās šim padomniekam diezgan bēdīgi, Ahitofelim. Kad viņš nojauta, ka viņa plāns netiek pildīts, viņš noskumis uzkāpa uz savu ēzeļu, devās mājās pie saviem tēviem, apkopa visu savu namu, aizgāja un pakārās. Un to stāstu mēs redzam arī, kad Jūda nodeva Jēzu, jā, tad arī pakārās. Kā iekšēji tu saproti, ko tu esi nodevis, ka tu nevari pats sev piedot, ka tu uzliec sev rokas. Un ko tad mēs redzam šīs dienas sprediķa nosaukumā? Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Viņš novēlēja šādu padomu Dāvidam, viņš pats viņu saņēma. Viņš novēlēja vienu vīru nonāvēt, nenomir neviens cits, viņš pats nomira. Un šeit iejaucās pats Dievs. Pamainīja sirdis, pamainīja apstākļus. Vai viņš varēja dot citu padomu? Protams, ka varēja. Viņš varēja dot piedošanu, sagaidīt, pieņemšanu, bet varas kāra izdabāšana Absalomam bija lielāka. Jā, un es iesāku par liecību, vai ne? Man bija jābrauc uz Zviedriju. Man bija labā roka kā dēls Kristaps vārdā. Mēs būvējām mājas un bijām super veiksmīgi likās. Mēs likās, bet bijām. Un vienā dienā ar kāds padomu devējs viņam teica, davai metam viņu. Uzcelsim mājas bez viņa un tu kļūsi ķēniņš. Un es skatos dzīvi. Caur šo raksturvietu Bībele kļūst dzīva. Reāli viens pret vienu notikumu. Sakrīt visi notikumi. Un pagājušā nedēļa neiet laiks, un es saku Dievam, mani atbižoja, tu man iedeva kaut ko jaunu, tu mani pabaroji, aleluja. Bet redz, kā visi paliek nesodīti. Es aizbraucu uz Zviedriju, ieju vienā ofisā un saka, zini, tev tur augšā, kur tu būvēji blakus, tur būs objekts, var būt. Es pastāvs, nebūs. Tāds muļķīgs objekts nebūs. Bet tu iekšā svētais gars saka, aizbrauc. Es apsekoju esošos, aizbraucu. Un tad es aizbraucu uz to savu bijušo objektu. Es aizbraucu. Mājas gan uzbūvētas, bet viss izskatās kā kara laukā. Tā kā pamests, zin kā karo, rati pamesti, viss pamests. Es tā nobrīnos un skatos, te nav kaut kas labi beidzies. Domāju, braukšu prom, atkal svētais gars iekšā. Paliec pa nakti, kur tu skriesi? Man tas vienmēr temps, vajag ātri visu sasteigt un iekšā, paliec pa nakti šitā viesnīcā. Es palieku viesnīcā, satieku to īpašnieku. Šo kā tu nezini? Visi tavi pāridarītāji ir miruši. Tā kā uzņēmumi. Cilvēki dzīvi, bet te uzņēmumi bankrutā. Un es skatos šito te visu tekstu, cik precīzi. Es biju vismazākais, lai gan es biju iecelts par ķēniņu uzņēmumu, bet es paliku par vismazāko. Bet es paliku par viņa bērnu. Tie pārējie jau nebija ar Dievu. Tie pārējie izvēlējās iet pret tevi. Un kas var būt pret tevi, ja tas kungs ir ar tevi?
Un tad tā viegli paliek. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Redziet, ja jūs pāri darat kādam vismazākam. Vai tad Dāvids bija maziņš, ķēniņš? Vai Dievs runā par statusu? Dievs runā par situāciju, par mirkli, kurā tu esi. Dāvids mīlēja savu dēlu un nespēja nostāties kā ķēniņš, un viņš kļuva mazāks. Viņām bija vairāk mīlestības. Viņš iedeva to lietu Dieva rokās. Un atkal, ja Dievs ir ar kādu no jums, tad kas būs pret jums? Jā, un nedod Dievs, ka mēs kādu tiesājam, vai nostājamies, vai dodam gudrus padomus, kā kādam pāri nodarīt. Arī draudzē, cik bieži nāk kārdinājums, iedot padomu tam mīļam brālim, māsai, kurai tā pāri darīts. Kāds cits ir darījis pāri. Bet vienīgais padoms, ko var iedot, lūksim, celsim gaismā un ieliksim Dievu rokās. Tā kā vienu stāstu es jums izstāstīju, vai ne? Tas ir tāds, kas biedējošs, kad var saņemt pērienu. Un vēl kādu laiku apakaļ Artis Eglīts, man liekas, sludināja pasaules likumus, bet Dievs ielicis kārtību vecā derībā. Tu drīksti paņemt no otra tikai tik daudz, cik viņš tev nodarīs pāri, aci pret aci, nevis divas acis, vai ne? Un Dievs jau ir godīgs tiesnesis. Redz, viņš vēlēja nāvi, 1 pret 1, nekas vairāk netika atņemts. Bet diezgan briesmīgi šajā stāstā. Manā stāstā tā ir tikai nauda. Man tika atņemta, viņiem tika atņemta, un paldies Dievam, ka viss ir dzīvi. Un pagāja vēl pirms laika, tas pasūtītājs, man bija sirdī tā, kad uzrakstīt viņam ziņu, kad es esmu piedevis. Jau Dievs ar šo sāpinājumu izdarīs brīnumu, es viņam aizsūtīju ziņu. Un tā ziņa bija interesanta, bet es nemācu viņu iztulkot. Piedod arī man, tu. Daudz muļķības esmu sastrādājis. Un tāds bija laiks un naudas spieda. Bet tā, ka es redzu dabā, kā ar ko tas ir beidzies, kā ar viņa bankrotu, tad es saprotu, ko viņš bija ar to visu domājis. Nu jā, es jums vēlreiz šodien teikšu, kas tavā dzīvē ir bijis tas, kas tev liek uz šo raksturvietu lūkoties visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem mazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Bija vēl kāda lieta, jā. Bībelē vēl raksturvieta, kur Ārāns uziet augšā, Mūzes uziet pie Dieva augšā, un Dievs saka, man tie izraelieši, visi ir apnikuši. Nu tā apnikuši ar savām elku pielūgsmēm, ar visu ārprātu, visu es nevaru piepildīt savu apsolījumu, es to visu ņemu nost. Bet redz, kā Ārons un Mūzes metās uz ceļiem un izlūdzās Dievam. Nu kā tad tā būs, Dievs, ka tu devi apsolījumu un tu nepiepildīsi? Es ar tā brīžiem to rakstu lietu lasu, un Dievs var mainīt apsolījumu. Viņš ir nemainīgs, bet grēks var. Ar grēku var, bet ne Dieva bērniem. Dieva bērniem, ja viņiem ir nožēla, tas viss iet garām. Bet tad ir visiem ļoti zināma raksturvieta, kaut kas priecīgāks. Ķēniņu 17, 8 līdz 16. Un tā kunga vārds nāca pār viņu sacīdams, celies un dodies uz Sareptu, kas pieder pie Sidonas, un apmeties tur. Es lūk pavēlēšu kādai atraitnei tur tevi apgādāt ar uzturu. Un viņš cēlās un nogāja uz Sareptu. Kad viņš nonāca pie pilsētas vārtiem, redzi, tur atradās sieva, kas bija atraitne. Un tā lasīja žagarus, bet viņš to uzrunāja un sacīja, atnes man mazliet ūdens kādā traukā, ko padzerties. Un tā aizgāja, lai to atnestu. Un viņš tai sauca un
sauca sacīdams, atnes lūdzu ar savu roku man arī kumosu maizes. Bet viņa sacīja, tik tiešām, ka tas kungs, tavs dievs, ir dzīvs, bet man tikai plācenis un tīnē viena vienīga pilna saujas smalko kviešu miltu un mazliet eļas apaļā krūzē un raugi. Es esmu salasījis kādus žagariņus un taisos visus sev un savam dēlam sagatavot. Un pēc tam, kad mēs to pašu būsim baudījuši, tad arī mums būs jāmirst. Un Elietai sacīja, nebīsties, ej un gatavo, kā esi sacījusi, bet lūdzu iztaisi arī manu mazu plāceni pašā sākumā un liec to iznest man ārā. Bet savā un sava dēla vajadzībām sagatavo vēlāk, jo tā ir sacījis tas kungs, Izraēla dievs. Milti tīnē neizsīks un eļļa apaļā krūzē nepietrūks, līdz tai dienai, kurā tas kungs atkal dos lietu virs zemes. Un viņa aizgāja un arī izpildīja, kā Elija to bija sacījis. Un viņa ēda, tāpat arī viņš un tāpat viņas nams labu laiku, bet milti tīnē neizsīka un eļļa apaļā krūzē nepietrūka. Pēc tā kunga vārda, ko viņš caur Eliju bija runājis. Un atkal es lasu. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Pravietis, liels Dieva vīrs. Dieva sūtīts, bet to jau šī sieva nezina. Bet šai situācijā viņa ir pārāka, viņai tomēr ir kaut kas, ko ēst pret šo Dieva vīru. Un tajā brīdī viņš ir tas vismazākais. Viņa atdeva visu, viņa paklausīja, viņa atdeva visu, bet atdeva pirmo. Nolika Dievu priekšā. Cik reizi mēs noraidām? Vai cik reizi mēs tiekam izmantot? Vai mēs spējam iedot? Tad, ka pašiem nav. Bet cik tad Dievs daudz prasa? Cik daudz es esmu lasījis, ko viņš no tevis prasa? Par Samarieti esam lasījuši. Tikai sadziedēt rētas, pabarot, apģērbt, izguldīt. Tik viens, cik tai miesai vajag, lai paliek dzīvs, lai var atgriezties, lai var iepazīt kungu Jēzus tik vien. Un tajos brīžos tie cilvēki ir zemē. Un arī šeit man ir liecība par šo pašu, ko es visu ieraudzīju. Kad es sāku kalpot vīriem, pēc tam jau draudzēji, atceros reizi, kad es smējos un Dievam saku, Dievs, pēdējie 30 centi un no kredīta aiziet tev. Ko tu manā labā vari padarīt? Man vairāk nav. Arī tādi brīži bija. Un tajā brīdī Dievs nāk saka un atdod man pulksteni. Es domāju, vēl cik vaļķīgi. Prasa vēl pulksteni, tā jau naudas nav. Bet viņš attīra tevi no visa. Viņš maina tavu sirdi. Un visus šos, man liekas, jau 3 gadus, es pat nespēju laiku saskatīt, kur tā krīze bija vilksies. Viņš ir barojis krūzē, milti nav izsīkuši, eļļa nav pazudusi. Un es šodien lasu, tā eļļa, tie brīnumi eļļa un tie brīnumi milti pazudīs. Līdz nāks lietus, kad tu pats sāksi ražu vākt. Nedomājieties, tas apsolījums beidzās, bet nāk patīkamā daļa, kad tu nedzīvo no žēlastības vien, ka tu vari sākt saņemt savu to, ko tu esi pelnījis, ka tu vari sākt vākt ražu, bet tev jāparāda, līdz tam ir uzticība. Tāda, burtiska uzticība. Un tad es arī skatos atpakaļ. Es neesmu paklausījis Dievu. Bet visu viņš vērš par labu. Nāk cilvēki un prasa tev aizņemties. Un Dievs ir mācījis vienu. Naudas mījējiem jādod tā nauda, ja tu nemāk neko darīt. Bet katrā reizē ir viss jāizvērtē. Tevi jāpabaro, jāapģērb tie, kas ir trūkumā, bet nav jādod pāri mēram, tas samaitā visu. Un šeit es esmu kļūdies un rūgtinājis, un tas ir velns nācis ar piedāvājumiem klāt. Bet Dievs nenāk šādi. Dievs atsūta kādu, ko pabarot. Un te es esmu ņēmis mācību, lai arī savu sirdi attīrītu.
Liekas, vakar vienam arī uzrakstīju, jau vienam no tiem 3 vai 4, cik viņi jau es vairs pat neskaitu, uzrakstīju īziņu, es tev atlaižu. Dievs liek atlaist. Liek piedot, atlaist, jo grūti ieraudzīt, ka tev kāds parādā, un tā nāk. Un tad es lasu šo rakstu vietu. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Bet viņš man dod, un tam brālim joprojām nedod. Un ja es prasu atpakaļ parādu, viņš ir mazāks. Un ja tev jau ir pāri, ja tev vairs nav kredīts, un tu vari atlaist, vai tas ir godīgi neatlaist? Nezinu, izvērtēt katrs savu sirdi pats. Es vēl domāju, kādam atlaižu, kādam nē. Bet Dieva vārds to saka. Skaidri un nepārprotami, un svētais gars saliks kopā rakstu vietu ar tavu notikumu, un tev jāpieņem tikai lēmums. Un te nu daudz pārdomu. Kas ir viņa vismazākajiem, maniem vismazākajiem? Kas tie ir? Un šobrīd es lasu šīs 2 rakstu vietas, šos 2 lasījumus, teikšu tā. Un neviens nav ne Bārenis, ne Dāvids Bārenis, ne Elija, nav slims, bet kaut kā viņi ir Dieva mazākie. Vienmēr mēs esam pieraduši palīdzēt tiem mazākajiem, ejam un tiem ienāk salauz draudzē, visi metās palīdzēt. Ienāk skumji, ienāk trūcīgs, ienāk šāds, bet ziniet, bet tiem lielajiem, tiem vadītājiem, tiem valsts vīriem, Jānis varbūt tur zina labāk viņu, cik viņam ir grūti pateikt, ka viņš ir mazais. Un cik vienmēr mēs tiesājam tos priekšniekus. Es viņa vietā šitā. Varbūt viņš varbūt ir tas Dieva mazais. Varbūt viņš jau ir noticējis Jēzum un tu viņu tiesā un viņš nedabū to sirdi izlikt. Varbūt tu esi ieņēmis tā pirmā padomnieka vietu, nevis tā palīdzīgās sievas vietu, atraitnes vietu, kura iedod to maizi. Kā izbēgt no tā? Kā nepaukstināties situācijās, ka tev ir vara, ka tu uzvelcies? Es pats zinu pēc sevis, kad ir taisnība un tu sāc to pierādīt, un ir jau gana vārdu teikts, ir jau gana močīts, kā saka. Tu spārdi guloši jau. Bet tu esi burās, tu pa taisnību esi pierādījis un te ir pāri mēram jau. Un ar to jau tu neesi vairs Dieva vēstuli. Tu esi kaut kas cits, un tu jau aiztiec to mazāko. Un tad bīsties, vai tevi pašu šādi nepazemos. Bet ar Jēzus es piedzīvoju jau vairākas reizes, kad gudrāk ir apstāties, paklusēt un pastīties, kā kāds cits uz tevīm izārdās. Viņa balss palika skaļāka, un viņš tajā situācijā kaut ko man liekas, ka gvelz, es teikšu. Es neuzskatu, ka viņš uzvarēja. Es izgāju pa durīm, it kā pēdējo vārdu nepateicis, bet es izgāju kā uzvarētājs. Ja viņš to visu tukšumu, ko viņš runāja, viņš pazemoja sevi. Viņa uzvara tur nebija. Un tad es pagriezu, cik reizes tā pats biju darījis. Un likās, ka es pārliecināju un izgāju no kabineta, bet sirdī sapratu, ka neviens tāpat uz manu uzstāto uzdevumu neatsaucās un viņi neizpildīja. Cik dažādas ir situācijas, un nav jau viennozīmīgi, ka tu esi uzvarētājs. Kādā brīdī tev Dievs to uzvaru iedevis, vai tu ar viņu paaugstinies, vai tu kaut ko saproti. Kas ir tie viņa vismazākie? Vai tu šodien spēji atšķirt, ieraudzīt situācijās, kas ir tie vismazākie? Nāks arī dažādi, kas izliksies par vismazākiem, par ko es minēju, lai tevi izmantot. Jā, sāc lietot to, kas tev iedots. Man atbilde ir viena. Tie vismazākie ir tie, kas tic uz Jēzu Kristu. Un nav nozīmes, kā pasaules acīs tu izskaties. Mazākais, lielākais, lai Dievs to tiesā.
Nevienmēr tie vājākie, izsalkušie, aprunātie cilvēku tiesātie ir tie mazākie. Nevienmēr. Varbūt citreiz viņi paši sevi noliek upara lomā un nevar atkāpties no tās lomas un nāk un to rociņu sniedz. Viņš nav mazākais. Viņš nāk un iedala. Vai patiesi tu to redzi? Vai tu ļaujies manipulācijai? Šodien vedinu uz domu, vai ne? Daudz to mazo, bet cik ir tie patiesie mazie? Pat ķēniņi var būt mazie. Dievam darījuši. To jūs esat man darījuši. To jūs esat Dievam darījuši. Aizdot naudu, kā tur bija, aizdot naudu nabardzēji vai atraitnē bija tas pats, kas Dievam ielikts, vai ne? Aizdot Dievam patiešu, arī tāda raksta vieta ir. Kā var tikt pie tā Dieva? Un reku viņš saka, šīs lietas to tevi pie manis, to tu man esi darījis. Pašam Dievam kaut ko var izdarīt, bet palīdzot kādam cilvēkam, kurš ir tas maziņais. Bet nu jā. Un kā tad dabūt to sajūtu? Kā tad dabūt augšā to, ka tu atpazīsti, kurš ir tas mazais? Galatiešiem 5, 16 līdz 24. Bet es saku, staigājiet garā. Un kā tu var garā staigāt? Tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai, bet zināmi ir miesas darbi. Redz, nostāvēt garā emociju brīdī. Nu, nav viegli, bet tagad kā tu vari saprast, ka tu vairs neesi garā. Tātad te ir konkrēti uzskaitīts. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas. Un es lasu, un es nestaigāju garā. Bieži vien es pats nestaigāju garā. Es tieku līdz vārdam dusmas. Šodien māsa tika vaļā no dusmām dzirdēja. Izcēl dusmas. Man liekas, tik loģiski ir dusmoties, ka tev pāri dara un... Es arī meklēju tās sekas, cēloņus, nevis sekas tām dusmām. 2 nedēļas atpakaļ. Un zini, tās dusmas nāk no paudzēm, izrādījās. Netaisnība bijusi vectēvā, kara laiki, un viss nāk līdzi un viņi nododās. Tā ikdienas dzīve nododās. Vectēvs ar tām dusmām nav mīlējis vecmāmiņu, tā cietusi, tēvs to redzējis, paņēmis kā piemēru un nes to visu līdz to ārprāt. Bet Jēzus atbrīvo. Jānis teica, iekšā tevī kaut kas mīksts. Jēzus paņem un tā uzspiež un tas viss nodrūp. Kā tās dusmas dabūt? Un Valds šodien teica, nebēdā, ka tevī kaut kas ir nedrīgs. Nebēdā, tevī ir derīgs Jēzus. Tas paliek un tas lēnām maina. Tas ved uz ceļu, tas ved uz to atklāsmi, kas tevī nederīgs. Jo bez Jēzus tu nevar pat saprast. Tev liekas, ka normāli ir nodusmoties. Kādu laiku liekas normāli ir uzpīpēt. Bet Dievs jau uzreiz pirmā dienā atnāk, kad draudzē to neizrāv ārā. Tu stāvi lūdz Dievu, bet aiz stūra pīpē. Vēl kādas lietas dari, bet lēnām viņš norāda pa vienam. Tātad tās lietas, ka tu vari pamanīt, ka tu neesi garā. Netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas.
Bet kā nomanīt, ka esam garā, par kurām es iepriekš saku, tas vēl par tām ielietām, par kurām es iepriekš saku, kā es esmu sanāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības, bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Nu redz, un es tā mēģināju salikt katrai lietai, ko Dievs ir nosaucis, var nolikt pretī, ar ko var cīnīties. Un manai lietai dusmošanās. Tur jāliek pretī lēnprātība. Es jau sen lūdzu pēc lēnprātības, daudzās lietās dabūju, bet dažās nedabūju vairāk. Nu, nevaru būt lēnprātīgs. Bet laikam man vajadzīgs laiks vēl. Un Mateja 6:24 līdz 34 saka. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Es atkal mēģinu atcerēties sevi, kā pa kalniem. Svētdienās rokas gaisā, asaras uz ceļiem. Pirmdien vēl ej ar to Dievu, otrdien un trešdien jau klupiens, atkal bļauj ņemies un atkal nožēlo. Bet zini, kad tin to bildi atpakaļ, mazāk un mazāk tas viss palika. Dievs saka tā, vai ne? Dievs ieved apsolījumā, bet raksturs vai disciplīna tevi tur notur. Un vienīgā disciplīna īstenībā, kas ir vajadzīgs, ir pieturēties, ka nākt un dzirdēt to, kas dur sirdī, to, kas nepatīk. Jo, ja atnāc ausis sildīt, tad nebūs labi. Jāvāc jau mantas un jāiet prom, jo Dievs runās tieši skaidri. Tāpat kā šodien. Vai ne? Ko tu esi izdarījis tam vismazākam? Un cik daudz ir jānožēlo? Mums jāpiedod tēviem. Bet cik tēviem nav jāpiedod mums pretī? Visas tās bērnības palainības, visas tā pretīm runāšana. Jā. Tēvu dienu. Vai neesam tēviem paši ar daudz darījuši pārreizē? Ne visi, protams. Jā, un tad man tas psalms arī patīk, 51, kur mēs varam to visu, kur Dāvids pastāsta, kā var nolikt to visu priekšā. Apžēlojas par maniek Dievs savā žēlstībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīsti mani no maniem grēkiem. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisns savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts un grēkos māte man ir ieņēmusi. Redzi, tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīsti mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts. Mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Liec man atkal būt prieku un labsajūtu. Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas kauli, kurus tu esi man salauzījis. Apslēp savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu.
Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Tev patīk patiesība, kas apslēpta manā sirdī, manos sirds dziļumos. Mēs varam stāstīt cilvēkiem notikumu atspoguļot dažādos veidos, bet vienmēr 5–10% paliks tavas patiesības, kas nav patiesība. Vienmēr tu kaut ko gribēji sevi izpušķot. Vienmēr, bet Dievs saka, es zinu, kas ir tavā sirdī. To nevar apslēpt. Izdzēs visus manus noziegumus. Viņš jau izdzēš. Jēzus to ir izdarījis, tas ir paņemts pie krusta, tev nav jābīstās. Tev vienkārši jānožēlo, jāapdomā par šo te pašu rakstu vietu. Visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Vai redzi, kā dabūt sevi tīru? Man patīk tā dziesma. Grēks par asnīm sarkanāks, tīrs kā balts kā sniegs ir nomazgāts. Tā kā sākumā gribējās prasīt, lai valsts ieliek repertuārā. Lai Dievs to sirdi atmazgā tik baltu un lai viss, kas tiem mazajiem ir darīts, lai tīrs un brīvs un lai tiek piedots un galvenais piedot pats sev. Netiesā sevi. Ja reiz esi nesis Dievu priekšā, noliec un aizmirst to visu. Jo šeit arī rakstīts, tikai Dievs var tiesāt. Tavā priekšā, kungs, es esmu grēkojis. Viss, kas tev jāizdara, ir jāatzīstās, jāpaceļ gaismā. Ja spēj atvainoties, aizie atvainojies. Tas ir labākais, ko tu var izdarīt. Mainīt neko vairs nevar. Tās nu bija šis vārds šodien. Jā. Aicināšu slavētājus. Vai varētu to dziesmu uzlikt?